Un, tas īstenībā bija diezgan foršs dzīvoklis Ziedniekalnā un ar milzīgu terasi. Viņam īstenībā mums taisīja 2 vērtējumus. Un, šeit arī stāsts ar morāli. Pirmais vērtējums bija 165,000 uztaisīts. Jā. Otrais vērtējums citā firmā, tur burtiski pēc nedēļas vai 2, 183. Tā kā 18,000 eiro starpība. Labi, firmas nesauksim, kā tas sanāca. Nesauksim. Kā tas nāca? Vērtēšana ir tāda subjektīva lieta, kur atkarībā kā tu izvēlējies kādus darījumus, un tad tā tev izveidojas gala vērtējums. Un plus vēl paspēlēs ar koeficientiem. Lūk. Un ko es ar šo gribēju teikt? Īpašuma darījumu summa, par ko es pārdevu, bija 203,000. 203. Jā, kas ir vienā gadījumā 20,000 vērtējumu. Jūs izgājāt ar 180? Nē, mēs izgājām ar 203 arī. Jā, vienkārši tas ir augstākā summa virs vērtējuma. Jā, tā kā tas arī bija tās labs darījums 20. gadā, manuprāt. Tas ir labi. Jā. Bet ilgi tirgojāt? Man liekas, kaut kādus 4 mēnešus.